Dievs visu šo grēku uzlika uz Jēzu Kristu, un tu ieguvi brīvību. Es zinu to, ka daudz cilvēku ir sākuši lasīt Bībeli. Un, kad es runāju kādiem cilvēkiem, kāpēc tu to nedari, tad bieži vien viņi saka, es tur sāku no pirmām lapspusēm, un tad tur sākās visādas trakas lietas, es tur neko nesapratu un pārstāv lasīt. Es pilnībā piekrītu, ka, ja cilvēks neko daudz no Bībeles nesaprot, viņš sāk lasīt, sākot jau veco derību, vienā brīdī viņš kaut kur uzkārsies, jo viņu ļoti grūti saprast. Bet tas, ko es šodien centīšos jums izskaidrot, būs visa Bībele, ja visas Bībeles galvenā vēsts. Teiksim tā, ja kāds nav izlasījis Bībeli vai satvērs Bībeli, tad tas, ko šodien pateikšu, būs saīsinājums tam, ko Dievs ir centies caur visu Bībeli pateikt mums cilvēkiem. Tas ir tas, par ko mēs šodien domāsim. Un es ceru, ka jūs varēsiet kādas lietas paņemt katrs priekš sevis. Benjamins Franklins vairāk kā 200 gadus atpakaļ teica, ka ir divas lietas, par kurām tu vari būt 100% drošs. Nāve un nodokļi. Viņš bija prezidents, tāpēc viņam tur bija svarīgi tie nodokļi. Bet ja jāizvēlās tikai viena lieta, par ko mēs varam būt 100% tik droši, tad mēs varam teikt, nāve tā ir 100% droša. Ātrāk vai vēlāk, bet viņi ir 100% droši. Un vēl mēs droši varam teikt, ka dzīve ir īsa. Es zinu, ka jaunieši tagad domā, par ko tu runā. Dzīve vēl nav sākusies. Bet tie, kuriem jau tuvojās 40, piemēram es, vai tiem, kam jau ir vairāk un tuvojās citi 10, tad jūs varat piekrist un teikt, jā, dzīve ir īsa. Un tad ir šī skaistā, es vispār latviešu dziesmas neklausos, bet viena dziesma, kas man patīk, ir skaistā, ir jaunība, tā nenāks vairs. Un jo vecāks tu kļūsti, jo nostalģiskāk viņi paliek tev, un tie vārdi, tā nenāks vairs, tā neatgriezīsies. Ļoti depresīvi. Bet patiesībā tu saproti to, ka tā ir realitāte. Kad tagad atceries savus jaunības gadus, savu bērnību, un tad, kad tev bija 20, kad tu biji brīvs, kad tu varēji darīt, ko tu gribi, un tad viss pārējais dzīve un pārējais un tā, tad saproti, jā, īstenībā bija skaisti. Lielākajai daļai cilvēku. Un tad tu nonāc pie šīs apziņas, ka jā, dzīve ir īsa. Un vienkārši tev likās, ka tev viss dzīve priekšā, un pēkšņi saproti, bet viņa patiesībā ir diezgan paskrējusi. Teiksim, ja es skatos uz Latvijas vidējo vecumu, es jau esmu pāri pusmūžam. Briesmīgi tā viens šķiet. Ir tāda laba rakstieta, Ieva vēstulē 14. nodaļā, Ieva grāmatā, iespējams Bībeles vecākā grāmata, iespējams, kur Ievs raksta, cilvēks no sievas dzimis, varbūt tas nav Ievs, tas varbūt viens no citiem. Cilvēks no sievas dzimis dzīvo tikai īsu brīdi. Un ir pilns nemiera. Viņš uzaug kā puķe un novīst, viņš slīd kā ēna un nepastāv. Cilvēks dzīvo tikai īsu brīdi. Ziniet, ja ar šo dzīvi viss beigtos, teiksim, cilvēks nomirst, tiek ielikts kapiņā, un tur viņš satrūd, un ar to viss beidzās. Un tad nereti tā, ka daudz cilvēku, kas ir cieši un nospiesti, kuriem dzīve bijis tiešām ļoti grūta, nereti viņi domā, ka patiešām labāk būtu nomirt, labāk būtu vienkārši kapā, un tad tu neko nezini un nejūti. Ja tas tā būtu, tad varētu piekrist, jā, ka ciešanas savā ziņā ar nāvi beidzās. Bet Bībele patiesībā māca to, ka ar nāvi nekas patiesībā nebeidzās, tāpēc, ka ar nāvi patiesībā sākās mūžīgā dzīvība. Vienkārši vai viņi būs ar Dievu, vai viņi būs prom no Dieva. Apostļu darbos, 10. nodaļā, 42. pantā, mācekļi saka, ko Dievs ir pavēlējis tautai sludināt. Viņš mums ir pavēlējis tautai sludināt un apliecināt, ka viņš, un tas ir, es pēc brīdiņa, uzreiz paskaidrošu, tas ir Jēzus, ka viņš, Jēzus, ir Dieva iecelts tiesnesis par dzīviem un mirušiem. Tad Jēzus ir Dieva iecelts tiesnesis par dzīviem un mirušiem. Tad viss, kas mēs esam šodien šeit dzīvi, viņš būs tiesnesis mums. Un visi tie, kas ir miruši, kas ir kapiņos, centrāla kapos un rietumu kapos un tajā pusē visos kapos, maziņos un laukos, visiem tiesnesis būs Jēzus Kristus. Tas ir tas, ko Bībele māca. Visiem būs viens tiesnesis.
Patiesībā Ebreju vēstule 9. nodaļa 27. pāns saka tā, ka cilvēkam ir nolemts vienu reizi mirt un pēc tam tiesa. Vienreiz mirt un pēc tam tiesa. Būs diena, un, teiksim, ja mēs paskatāmies uz mūsu, teiksim, uz pasēm, tur ir mūsu dzimšanas datums, tur ir varbūt pasas izdošanas datums un derīguma termiņš, bet tur nav viens datums, tur nav tavs miršanas datums. Un ir diena, kad tu piedzimi, un būs diena, kur tu nomirsi. Un tie abi datumi būs rakstīti uz tavu kapakmeni. Bet būs tā diena, kad mēs visi, kā šeit redzam, mēs visi mirsim, un pēc tam mēs visi stāvēsim tiesas priekšā. Un līdzīgi kā noziedznieks, teiksim, uz zemi, ja mēs domājam par cietumnieku vai noziedznieku, kurš ir izdarījis kādu noziegumu, viņš stāsies tiesas priekšā, Kurzemes apgabala tiesas priekšā, valsts priekšā, lai saņemtu spriedumu par pārdarīto noziegumu. Un līdzīgā veidā ik viens no mums kādu dienu stāvēsim Dievu priekšā, kur Dievs būs mūsu tiesnesis un viņš lems par mūsu dzīvēm. Un ik viens no mums mēs atbildēsim tikai un vienīgi par sevi. Un es pastāstīšu par to, kā tas būs. Atklāsmes grāmata, 20. nodaļa, no 11. līdz 15. pantam ir ļoti detalizēts apraksts par to, kā tas notiks tajā dienā. Te ir rakstīts. Runa iet par pēdējiem laikiem, par to, kas būs. Tad tas, ko es tagad lasu, tas vēl nav noticis, tas tikai būs. Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu un to, kas tanī sēdēja, tātad Dievs, Jēzus. No viņa vaiga beigas zeme un debesis, un tiem nebija kur palikt. Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā. Un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Jūra deva savus mirušos un nāvi un viņus valstība deva savus mirušos. Un tie tika tiesāti, ik viens pēc viņa darbiem. Arī nāve un nāves valstība iemet ugunsjūrā. Šī ir otrā nāve, ugunsjūra. Un pašpēdējie vārdi. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta ugunsjūrā. Tad, ja mēs varam apskatīties, tad mēs varam teikt, izšķirošais šajā visā stāstā ir tas, vai tavs vārds ir, vai tavs vārds nav ierakstīts dzīvības grāmatā. Tas ir tas, kas noteiks visu. Tad, kad tiks atvērta liela grāmata, un tad, kad tiks meklēts tavs vārds, izšķirošais būs tas, vai viņi varēs apstāties un teikt, te ir viņa vārds. Tas būs tas, kurš noteiks, kur tu pavadīsi mūžību pēc nāves, pēc šīs zemes dzīves. Un es zinu, ka iespējams liela daļa no klātesošiem domā, ja godīgi, man nav ne jausmas vispār par to, kā panākt, lai mans vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā, kā es varu būt drošs, ka mans vārds ir ierakstīts. Redziet, līdzīgi kā noziedzniekam, kurš uz zemes stājas tiesas priekšā, viņam ir advokāts, kurš potenciāli varētu samazināt viņu sodu vai varbūt pat iespējams atbrīvot. Tieši tāpatās arī mums, kad mēs stāvēsim tiesas priekšā, būs vajadzīgs advokāts, kurš ne tikai varētu mīkstināt mūsu sodu, teiksim, samazināt gadu skaitu hellē, ja tā var teikt, bet ka viņš mūs varētu atbrīvot, ka mēs varētu būt debesīs. Tad ir vajadzīgs kāds, kurš var parūpēties, lai mans vārds tiek ierakstīts dzīvības grāmatā. Protams, otrs variants būtu, ko es varu darīt. Varbūt es pats varu kaut kā ierakstīt savu vārdu dzīvības grāmatā. Tāpēc es gribēju atcerēties, ka uz šīs zemes nekas nav skaidrs un par neko tu nevar būt drošs. Kā vienīgi to, ka kādu dienu tu piedzīvos nāvi un kādu dienu tu stāvēsi Dieva tiesas priekšā. Un tev būs jāatbild par savu dzīvi. Un tad ir jautājums, vai tu esi gatavs to darīt? Ja tev tas būtu jādara šodien, ja šodien tev beigtos dzīve un šodien, 27. oktobrī, tev būtu jāstājas Dieva priekšā, vai tu esi drošs, ka tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā? Jo es zinu, ka mums cilvēkiem patīk drošības sajūtas. Tu vienkārši zini, cilvēki grib nodrošināt savas dzīves, viņi grib kaut kādas iekrājumus, viņi grib būt droši, lai, kad, ja kaut kas notiek, mēs braucam ceļojumā, mēs paņemam ceļojuma apdrošināšanu, jo mēs gribam būt droši, ka, ja kaut kas notiks, mums ir kaut kāda aizmugure, kaut kāds atkāpšanās plāns. Bet nereti mēs saistībā ar pašu galveno, proti, ar mūžīgo dzīvību, izturamies diezgan vieglprātīgi. Mums ir tā, īsti jau nevar zināt, kā tur būs, tāpēc vienkārši dzīvos un tad redzēs. Bet man liekas, tas ir ļoti tā vieglprātīgi, un tāpēc es gribu jūs izaicināt šodien padomāt, ka varbūt tas ir ļoti svarīga lieta priekš tavas dzīves, kur tu vari patiesībā iegūt drošību un pārliecību par šīm lietām. Jo es gribu jūs iedrošināt ik vienu no jums, ka Bībele māca, ka mēs varam iegūt pilnīgu drošību un varam būt
tikpat droši, ka tu mirsi, varam būt tikpat droši, ka tu nomirstot varēsi nonākt pie Dieva debesīs un iet mūžīgajā dzīvībā. Tas ir rakstīts 1. Jāņa vēstulē 5.13. Jānis raksta, to es jums rakstu. Tātad rakstīšanas iemesls ir, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdam. Tad iemesls, kāpēc Jānis ir sarakstījis šo vēstuli, kāpēc viņš raksta šiem kristiešiem, viņš saka, es jums rakstu, lai jūs varētu zināt. Tas nav tā, lai jūs varētu cerēt, lai jūs varētu, būt tādi 50-50, ka varbūt tev būs, varbūt tev nebūs, bet ka tu vari būt 100% drošs, ka tev ir mūžīga dzīvība. Kas jūs ticat Dieva dēla vārdam? Tad tavs vārds var būt ierakstīts dzīves grāmatā, un tu vari būt par to drošs. Un tad, protams, var rasties jautājums, kas tad ir tas Dieva vārds, kuram man ir jātic, lai es iegūtu šo mūžīgo dzīvību. Tad būtībā tas vārds ir tas, ka tev ir jāpieņem tās lietas, ko Bībele māca, ko Bībele saka saistībā par šo tēmu. Un es gribu sākt ar kādu ļoti iespējams priekš jums šokējošu apgalvojumu, proti, ka mūžīgo dzīvību tu pats iegūt savos spēkos nevari. Jeb nonākot Dievu priekšā, nebūs nekas, ko tu varētu pateikt, lai Dievs teikt, labi, laba atbilde, es to pieņemu. Tagad tu vari iet mūžīgā dzīvībā. To es gribu, lai tu uzreiz saproti. Nav absolūti nekas. Bībele nedod absolūti nekādu variantu, ka savos spēkos varētu ieiet debesīs. Ne baušļu pildīšana, ne kristības, ne iešana uz baznīcu, ne varbūt baznīcai naudas došana baznīcai vai kalpošana. Absolūti nekas, ko tu dari, nevar ietekmēt to, lai tu varētu iegūt šo mūžīgo dzīvību. Kāpēc? Jūs teikt, kā tas tā var būt? Tiešām taču ir jābūt kaut kam, ko tu vari darīt. Un es paskaidrošu, kāpēc ne. Romiešu vēstulē 6. nodaļā 23. pantā rakstīts: Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Tad Bībele saka, ka tā ir Dieva dāvana. Tas nav kaut kas, ko tu vari nopelnīt, jo dāvanas mēs nenopelnām, bet dāvana ir kaut kas, kas tev tiek dot. Vēl vairāk Efeziešu vēstulē 2. nodaļā 9. un 10. pantās, nedaudz esmu pārfrāzējis, lai vieglāk jums būtu saprast, te ir rakstīts: pateicoties Dieva žēlstībai, tev tiek dota mūžīgā dzīvība, jeb glābšana, un tas nav atkarīgs no jums, tā ir Dieva dāvana. Un tad viņš noslēdz ar apgalvojumu: ar darbiem, lai neviens nelielās. Mums cilvēkiem ir tāda tendence, un tas ir vienkārši iegājies no bērnības, kad vienmēr, ja tu labi uzvedīsies, tad dabūs konfektīti. Ja tu labas sekmes būs skolā, tad dabūs to un to. Un mūsu dzīvē vispār viss tā strādā. Ja tu labi strādās, tad tu dabūsi darba bonus. Un visa dzīves filozofija mums ir tāda, ja tu darīsi labi, tad tu kaut ko par to dabūsi. Ja tu darīsi slikti, tad neko par to nedabūsi. Un tāpēc nereti pieņemt Bībeli un Dievu tāds, kāds viņš ir, mums nereti grūti, jo tas, ko mēs esam piedzīvojuši savā dzīvē, ir pilnīgi pretējs tam, ko Dievs mums piedāvā. Dievs saka, mūžīgā dzīvība viņam atkarīga no tevis, bet tā ir mana dāvana tev. Un ar darbiem, lai neviens nelielās. Citiem vārdiem sakot, ja kāds gribētu teikt, bet es esmu ļoti labs cilvēks, es daudz ko labi esmu darījis, Dievs saka, hei. Darbiem šeit nav vietas, tāpēc, ka tā ir dāvana. Pretējā gadījumā Dievs varētu teikt tā, ja tu viņu gribi nopelnīt, tad es tev viņu nevaru dot kā dāvanu. Bet ja es tev viņu nevaru dot kā dāvanu, tad nav nekas, ko tu vari darīt, lai viņu varētu nopelnīt. Un tāpēc mums paliek būtībā viena opcija – pieņemt šo Dieva dāvanu. Redziet, es pēc brītiņa atklāšu, kā mēs varam saņemt šo dāvanu, bet pirms tam es gribu paskaidrot, kāpēc Dieva tiesas priekšā tev nav cerības pašam ar saviem spēkiem iegūt šo mūžīgo dzīvību. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tu esi grēkojis. Tāpēc, ka tu esi darījis grēku savā dzīvē. Un, protams, mums nāk, kurš tad nav grēkojis? Kurš tad ir bez grēka? Bībele ļoti skaidri saka, Salmanas mācītājs 7. nodaļa, tiešām virs zemes nav neviena tik taisnīga cilvēka, kurš darīja tikai labu un nekad negrēkot. Tātad, Bībele ļoti skaidri mums visus ieliek tā kā uz vienas paplātes. Mēs visi esam grēkojuši. Nav neviena taisnīga, neviena. Nav neviena tāda cilvēka, kurš darīja tikai labu un nekad negrēkot. Tas ir tas, ko Bībele saka. Un tad padomājam par savu dzīvi. Vai tu grēko?
Cik daudz tu grēko? Vai tam vispār ir nozīme, cik daudz mēs grēkojam? Es zinu, ka mums cilvēkiem ir ļoti patīk salīdzināties. Es neesmu tik traks, cik tas tur. Paskaties, cik daudz viņš dara to, vai paskaties, cik viņš slikts ir tajā. Es tik daudz litrus neizdaru, cik viņš izdara. Es tik daudz paciņas cigaretes neizpīpēju, cik viņš izpīpē. Mēs vienmēr gribam salīdzināties tādā, kurš vairāk, kurš labāk. Un tad tu paskaties to lielo grēcinieku, tad liekas, tas ir baigi smagais variants. Un sev mēs nostādām tādā labākā pozīcijā. Bet tas nav veids, kā bībeliski uz to skatīties, un tas ir veids, kādā Dievs noteikti uz mums neskatīsies. Pretējā gadījumā, ja tā būtu, tad mēs baznīcā visi būtu svētie un censtos viens otru pārspēt. Cik mēs esam skaisti un censtos būt labāk viens par otru. Bet tas nav tas, ko Bībele māca. Bībele saka, ka mēs grēkojam 3 veidos. Darbos, vārdos un domās. Un es teiktu, ka visvairāk mēs grēkojam domās, jo mēs daudz ko padomājam. Tāpēc Bībele saka, domāj par to, kas labs, par to, kas tīkams, par to, kas pilnīgs, par to, kas svēts. Bet bieži vien mēs domājam par to, kas slikts, par to, kas ļauns, par to, kas ir atriebīgs, par to, kā izdarīt kādam kaut ko sliktu. Un, protams, vārdos, cik bieži mēs esam pateikuši vārdus un esam gribējuši viņus paņemt atpakaļ, bet nevar. Cik bieži mēs esam izdarījuši lietas ar savām rokām un savām kājām un ar savu miesu un esam gribējuši, kaut mēs varētu pagriezt laiku atpakaļ, un mēs nevaram. Daudz cilvēku ir izdarījuši kādus noziegumus un varbūt kādas lietas, kas visu dzīvi viņus grauž. Viņam liekas, ja es tikai varētu uz to vienu dienu atgriezties un pagriezt to vienu situāciju, es justos daudz labāk. Un tomēr ikvienam no mums ir šādas situācijas dzīvē. Un, protams, kāds mums ir labāks, kāds ir sliktāks, kādi grēki ir apzināti, kādi grēki ir neapzināti, kāds ir lielāks grēcinieks, kāds mazāks. Bet iedomājies uz brītiņu, ka tu būtu staigājošs eņģelīts un tu grēko tikai 3 reizes dienā. No rīta, pusdienās un vakarā. Nē, no rīta nē, jo no rīta esi svaigs, pusdienās un 2 grēkus vakarā, kad esi sagurs. Gada laikā tie būtu nedaudz virs 1000 grēkiem. Latvijā vidējais dzīves ilgums ir 70 gadi. Vīriem 69, sievietēm 71. Jums ir vairāk grēku līdz ar to. Kas nozīmē plus mīnus, mēs visi nostātos Dievu priekšā 100 000 grēku plus mīnus. 76 650, ja mēs gribam būt precīzi. Bet tāpēc, ka mēs zinām, ka mēs neesam eņģelīši, kādam ir 10 grēki, kādam ir 50 grēki, tad, kad es ar kādu no jums esmu runājis, kāds man ir teicis, no 100 grēku toču man dienā ir, tad tur ir ļoti daudz, tur ir 100 000 un pat miljonā. Iedomājies, kas notiktu ar noziedznieku, kurš nonāktu Liepājas tiesā ar 76 000 pārkāpumu. Tur būtu 3 mūžu ieslodzījumi un vēl nezinu kas. Bez mazākām cerībām tikt attaisnots, bez mazākām cerībām jebkad dzīvē atkal redzēt brīvību. Iedomājies, kas notiktu ar cilvēku, kurš ar šiem 100 000 grēku vai 500 000 grēku nonāk Dievu priekšā. Un viņš mēģināja pateikt, bet Dievs, es kaut ko labu arī esmu darījis savā dzīvē. Tāda ir mūsu reāla situācija. Nonākot Dievu priekšā ar 100 000 grēkiem, kā tu domā, kā Dievs tev varētu pieņemt tādā veidā? Uz kā pamata Dievs tev varētu pieņemt? Es zinu, ka mēs vienmēr par sevi domājam labāk. Es atceros, ka tas gadus atpakaļ. Es reāli patiešām esmu Lienai toreiz teicis, atceros, tas bija vēl kāds 10 gadus atpakaļ. Es teicu, man šķiet, es esmu ļoti labs cilvēks. Pagāja daži gadi, es sapratu, tas vienkārši briesmīgs cilvēks patiesībā. Tas, ko Pāvils atklāja savā dzīvē, jo vairāk tu piedzīvo Dievu, jo vairāk tu saproti, cik patiesībā tas briesmīgs cilvēks, un tu saproti, ka tu konstanti krīt cauri un saproti, īstenībā es neesmu labs cilvēks. Bet uz kādu pamatu tu domā, ka tu varētu nonākt pie Dieva, un Dievs teikt, hei, ir ok, es tev pieņemšu. Tāpēc, ka tu kā zīdainis, piemēram, tik kristīts kādā baznīcā, bet vispārējo dzīvi tu nelikies nezins, vai tikai tāpēc, ka tu gāji uz baznīcu, vai tāpēc, ka tu biji labāks nekā tavs kaimiņš. Bet atcerieties, ko Dievs teica. Ar darbiem neviens nenēlās, jo mūžīga dzīvība ir dāvana, ko Dievs dod bez mūsu nopelna. Tātad mūžīgo dzīvību nopelnīt nevar, to var saņemt. Tas būtu līdzīgi, kad jūs atnāk pie manas ciemos un es jums uztaisītu brokastis, es paņemtu 5 olas, man būtu tikai 4 olas priekš omlets, es paņemtu 4 olas un tad es paņemtu 1 olu, kas man tur stāvētu gada veca. Sapa jūs bišķiņ sapalējis, bet es teiktu, zini kā, ir ok, 4 ir labi, samiksēju kopā, uziet spalnu un teikt, ņem ēd. Jūs neesat tāda omleta. Es teiktu, bet ir ok, tur ir 4 labas olas un 1 slikti, kas tur tik traks. Bet neviens negribētu ēst tādu omleti. Un ar šādu veidu domāšanu mums ir, ka mēs nākam pie Dieva un mēs domājam, es esmu kaut ko labi darījis, bet tas būtu tieši tāpat, ka mēs šādu omleti Dievam piedāvājam. Mēs sakam, ir ok.
Bet tas netiksimies cauri tādā veidā. Tāpēc ir labi apzināties, ka bez Dieva tev patiesībā nav nekādas cerības. Un tad ir, bet ko Dievs par šo visu saka? Mums nav nekādas cerības. Tas, ko es jums mēģinu pateikt, jums nav nekādas cerības. Ļoti iedrošinoši 27. oktobra dievkalpojums. Tev nav nekādas cerības. Bet ko Dievs par to saka? Un ir divas lietas saistībā ar Dievu. Pirmais, Dievs ir žēlstības Dievs un Dievs ir mīlestības Dievs. Dievs mīl ikvienu no jums ārkārtīgi. Dievs jūs mīl vairāk nekā tu spēj to saprast. Dievs mīl tevi vairāk nekā tu mīli savus bērnus, nekā tu mīli savu vīru, savu sievu, savus vecākus vienalga. Tāds ir Dievs. Viņš jūs ārkārtīgi mīl. Līdz ar to Dievs nevēlas atstāt tevi tādā stāvoklī, kādā tu esi. Viņš grib dot tev iespēju un cerību. Bet otra lieta saistībā ar Dievu ir Dievs ir taisns Dievs. Un viņš nevar grēku atstāt nesodīt. Viņš nevar vienkārši aiztaisīt acis un pateikt, es zinu, ka tu esi bijis baigais tāds un tāds un tāds, bet diezgan skaisti acu krāsa tev ir nāc iekšā debesīs. Tādu vēl neesmu redzējis. Tā nebūs. Ļoti skaidri 2. Mūzes grāmatā 34. nodaļā rakstīts, Dievs to saka, es nevienu grēku neatstāšu nepieminētu. Absolūti nevienu grēku. Un atcerieties, atklāsmes grāmatā mēs lasījām, ka tiks atvērts grāmatas, un mēs tiksim tiesāti pēc mūsu darbiem. Ir sajūta, ka Dieva priekšā mēs neko nevaram noslēpt. Mēs bieži vien varam noslēpt, un jūs ziniet, ik viens no jums ir grēki, par kuriem iespējams zini tikai un vienīgi tu. Un tev šķiet, ka tu viņus varēsi noslēpt no saviem vecākiem, no saviem brāļiem, no savas vīras vai no savas sievas. Bet es gribēju, tu zini to, ka tu no Dieva viņus noslēpt nevar. Viss tavu dzīve ir atvērta Dieva priekšā, un Dievs to zina. Un Dievs saka, nevienu grēku es neatstāšu nepieminēt. Un tad mēs nonākam tādā dilemmā. No vienas puses Dievs mūs mīl, bet no otras puses Dievs ir taisnīgs Dievs. Kā viņš to var atrisināt? Redziet, Dievs to var atrisināt ar to, ka viņš redzēja, ka mēs esam pilnīgi bezcerīgā stāvoklī, un viņš saprata, ka nav nekas, ko tu vari darīt, nav nekas, ko es varu darīt. Un tāpēc Dievs teica, labi, es uzņemšu šo iniciatīvu, un es kaut ko darīšu lietas labad. Jūs ziniet, ka Ziemassvētki, kurus mēs svinēsim jau pēc 2 mēnešiem, ir laiks, kad mēs svinam Jēzus Kristus dzimšanas dienu. Jēzus Kristus ir Dieva dēls, kuru Dievs sūtīja pasaulē, lai viņš nomirtu par pasaules grēkiem, lai viņš tiktu nepatiesi apsūdzēts, lai viņš tiktu piesists krustā un lai viņš 3. dienā augšā celtos no nāves un tādā veidā kļūtu par to upuru jēru, kur Dievs varētu pieņemt mūsu vietā. Lai mums nebūtu jācieš, lai mums nebūtu jāaiziet pazušanā, Dievs izdarīja kaut ko mūsu vietā, visu mūsu vietā. Patiesībā tas, ko Dievs izdarīja caur Jēzu Kristu, ir, ka Jēzus bija perfekts, viņš nereizi negrēkoja, un tādā veidā viņš kļuva, ja varētu teikt tā, viņš kvalificējās, lai viņš varētu būt par upuru jēru. Un Dievs, skatieties, ko Dievs izdarīja, viņš paņēma visus, un tagad padomā par sevi. Padomā par savu visstrakāko grēku, par to, kur tu nevienam nesteicis. Padomā par tiem slēptiem grēkiem, par tām domām, ko tu domā. Paņem to visu slikto. Un visu to Dievs paņēma un uzlika uz savu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs to lasām Jesajas grāmatā 53. nodaļā. Klausieties, mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens no mums raudzījās tikai uz savu ceļu. Bet ko izdarīja Dievs? Dievs uzkrāva visus mūsu grēkus Jēzum. Dievs uzkrāva visus mūsu grēkus Jēzum. Visus. Tas ir tas, ko izdarīja Dievs. Citiem vārdiem sakot, Jēzus nomira, lai tu varētu dzīvot. Lai tev pēc nāves būtu cerība, ka tu stāvēsi Dievu priekšā, ka tavs advokāts ir Jēzus Kristus, kurš varētu nostāties Dievu priekšā un pateikt un parādīt savas caurdurtās rokas, ar kurām viņš bija piesists pie krusta. Viņš varētu pateikt, es nomiru pie krusta par viņu. Es par viņu samaksāju ar savām asinīm. Viņam ir piedots. Tāpēc ir teikts, ar Jēzus brūcēm mēs esam dziedināti. Visi mūsu grēki ir piedoti caur Jēzu Kristu. Un es jums nodemonstrēšu ar šādu biezu grāmatu. Šī bija biezākā grāmata, ko es varēju savā ofisē atrast. Iedomājieties, ka šīs grāmatas ir rakstīts tavs vārds, dzimšanas datums, un šeit ir rakstīts tavs miršanas datums aizmugurē. Un kad viss šī grāmata, tad visi pēc
pēc tēmām. Ja? Visi tavu grēki ir pierakstīti, visi tavu dzīvi tie ir pierakstīti, sīk un smalki, pa datumiem, pa dienām, visas tavas domas, viss ir ierakstīts tajā grāmatā. Un skatieties, Dievs, viņš grib būt attiecībās ar tevi. Viņš grib, ka viņš var būt kopā ar tevi. Bet Dievs nevar būt kopā ar tevi, tāpēc, ka starp tevi un Dievu stāv vesela čupa ar grēkiem. Un tāpēc, ka Dievs nevar būt attiecībās ar kādu, kurš ir grēcinieks, Dievs visu šo grēku uzlika uz Jēzu Kristu, un tu ieguvi brīvību. Un Jēzus savukārt par šiem grēkiem jau samaksāja 2000 gadus atpakaļ pie krusta Golgātā, kas nozīmē, tagad tu esi brīvs, Dievs tevi ir piedevis, un tu vari būt attiecībās ar Dievu. Tu vari būt Dieva bērns, pateicoties tam, ka Jēzus nomira pie krusta. Bet ja tu vēl to neesi darījis, ja tu vēl neesi Dievam atdevis savus grēkus, tad patiesībā starp tevi, īstenībā ļoti smaga grāmata, grūti ilgi turēt to grāmatu, viņi spiež uz leju. Bet tie grēki ir tie, kas tev šķir no Dieva. Bet Dievs ir izdarījis visu, lai tie grēki varētu tikt paņemt projām. Un tad paliek pēdējais ļoti svarīgs jautājums. Kā tu šo dāvanu vari saņemt? Jo tikai tāpēc, ka Jēzus nomira pie krusta, augšām cēlās 3. dienā un samaksāja par taviem grēkiem, tikai tāpēc, ka Dievs to izdarīja, tas nenozīmē, ka tas attiecās automātiski uz tevi. Tas nav tā, ka Dievs to izdarīja, tad mēs varam tagad, piemēram, visi sēdēt un teikt, stilīgi, forši, es nezināju, ka tādu foršu lietu Dievs priekš manis izdarījis. Forši, var iet mājās un justies mierīgi par to. Nē, tev tā ir jāvēlas paņemt. Tev ir jātic, ka tieši tādā veidā Dievs tev to arī dāvā, kā dāvanu. Bet jautājums ir, kā tu viņu vari saņemt? Un atbilde ir ticībā. Ticībā. Patiesībā ticība ir atslēga, kas atver durvis uz debesīm. Ticība. Bet es vispirms izskaidrošu ļoti īsi, kas nav ticība, kas glābi, jeb kas nav ticība, kas neglābi. Pirmkārt, tā nav intelektuāla ticība. Jo daudziem cilvēkiem ir intelektuāla ticība, proti, jā, es piekrītu, ka bija Dievs, jā, es piekrītu, ka ir tāds Jēzus, es piekrītu, ka viņš ir dzīvojis. Bet tikai tāpēc, ka tu piekrīti faktiem par Dievu, nenozīmē, ka tu tici Dievam. Jo Bībele saka, ka ļaunie gari tic un drēb, ka ir viens Dievs. Bet ļaunie gari jau nav glābti, viņi pazuduši. Līdz ar to tā nav glābjošā ticība. Tad ir vēl īslaicīgā ticība. Kā tā ir? Tā ir ticība, ka cilvēks nereti tic Dievam kaut kādā grūtību brīdī, vai tās būtu veselības problēmas, vai tās būtu finansiālas problēmas. Bieži vien cilvēki arī meklē Dievu savos grūtajos brīžos, un viņi nāk pie Dieva un tverās pie Dieva tad, kad viņiem ir grūti. Un nereti tā, tad, kad tās dzīves situācijas atrisinās, tad viņiem tāds ir ok. Viņi aizmirst par to labo, ko Dievs ir darījis. Viņi sāk dzīvot savu dzīvi, kā viņi dzīvoja pirms tam. Tā ir īslaicīga ticība. Tā ir ticība, kas tikai uz brīdi ticēja Dievam. Bet tā nav ticība, par ko mēs runājam. Bet kāda tad ir tā īstā ticība? Glābjošā ticība ir tā, ka tu pilnībā paļaujies uz Jēzu Kristu kā uz vienīgo ceļu, kurš var tevi aizvest uz debesīm. Tā ir apzināšanās, ka tavi centieni, tavi labie darbi tevi nevar aizvest pie Dieva. Tā ir apzināšanās, ka Jēzus Kristus patiešām ir Dieva dēls, kurš nāca, lai atrastu tevi, piedot tavus grēkus un ievestu mūžīgajā dzīvībā. Skatieties, kas ir rakstīts Apostoļu darbos. Tas ir cietumpriekšnieks, viņš vēl Dievu nepazīst. Un cietumpriekšnieks izvedis tos ārā, sacīja: Kungi, kas man ir jādara, lai es tiktu pestīts? Kas man ir jādara, lai es tiktu pestīts? Un viņi atbildēja: tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti. Šis cietumpriekšnieks uzdeva jautājumu, kas man ir jādara, lai es tiktu pestīts? Kas man ir jādara? Un tā ir tā mūsu cilvēka standarta atbilde. Ko es varu darīt, Dievs? Kas man ir jāizdara? Jāaiziet uz baznīcu, man ir jānokristās, jāiedod tev kaut kāda naudas summa. Dievs, ko tu gribi, kas man jādara? Bet Dievs saka: tici uz Kungu Jēzu. Nevis dari kaut ko, bet tici tikai un vienīgi uz Kungu Jēzu. Tad tu un tavs nams tiksit pestīti. Jūs tiksit glābti. Un tagad jautājums tev. Vai tu vēlies saņemt šo Dievu dāvanu? Kas tev ir jādara?
Tev ir jāpārliek ticība, kur tu ceri un paļaujies uz saviem spēkiem, uz saviem darbiem. Un jāpasaka un jāatzīst, Dievs, es tagad redzu, ka nav nekas, ko es varu darīt, tāpēc es vēlos visu atdot Tev. Es vēlos pilnībā Tev uzticēties. Un es Jēzu ticu, ka Tu vienīgais vari piedot manus grēkus, un Tu vienīgais samaksāji pie krusta par maniem grēkiem. Tas nozīmē to, ka tu pieņem Jēzu kā vienīgo ceļu pie Tēva. Jo Jāņa evaņģēlijā Jēzus teica tā: es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani. Vienīgais veids, kā tu varēsi tikt pie Tēva uz debesīm, ir caur Jēzu Kristu. Un tas ir tas, ko tu vari darīt. Ja tas ir tas, ko tu vēlēsi, ja tu jūti, ka Dievs ir runājis uz tevi, tad tas ir tas, ko tu vari darīt. Šajā pašā vietā, šajā pašā laikā nāk Dievu priekšā un lūg Dievam, lai Dievs šķīstītu tevi no taviem grēkiem, piedod tavus grēkus un ieved tevi mūžīgajā dzīvībā. Jo Romiešu vēstulē ir rakstīts: ar sirds ticību ir panākama taisnība. Redziet, tad ar to, ka tu tici, tu tiec darīts taisns. Un ar mutes liecību, ja tu to apliecini, ir panākama pestīšana. Un pamatojums ir, jo ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu, tiks izglābts. Ja tu piesaugs Jēzus Kristus vārdu, tad tu tiksi pestīts. Tev tiks piedot tavu grēku, tu tiks glābts, ja tu piesaugs. Un tāpēc jautājums tev, ja Dievs ir runājis uz tevi, varbūt, ka tev ir kāds jautājums, kur tu neizproti, un tev ir radušies jautājumi, tev liekas, ok, es gribētu vairāk par šo tēmu uzzināt. Es apzinos to, ka vienā dievkalpojumā nevar atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Iespējams, tev ir radušies daudz jautājumu, bet kā tad ar to un kā tad ar to? Es gribu, lai jūs neiet mājās vai nāciet pajautājiet man vai varbūt tam draugam, kurš tev uzaicināja, rast atbildi uz šiem jautājumiem. Bet es tev gribu teikt un atgādināt to, ko es teicu pašā sākumā. Dzīve ir īsa, nāve ir neizbēgama un ar katru dienu tā ir tuvāk. Vai tu esi gatavs? Vai tu esi gatavs stāties Dieva priekšā? Un pēdējā rakstvieta, ko es gribu pieminēt. Kāds ir Dieva aicinājums? Bet Dievs atstādams neievērots nezināšanas laikus. Kas ir nezināšanas laika? Tas ir tas laiks, kur tu dzīvojies bez Dieva. Tas ir tas laiks, kur tu dzīvojies noliekdams Dievu, kur tu varbūt dzīvojies cerēdams, paļaudamies pats uz sevi. Dievs atstāja neievērots nezināšanas laikus. Tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Dievs tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Un tas ir tas, uz ko es jūs gribu aicināt. Tas, kas ir bijis līdz šodienai, ko tu esi piedzīvojis un darījis līdz šodienai, Dievs ir gatavs tev to piedot. Tev vairs nav jācenšas ar saviem spēkiem nopelnīt to, ko tu nevari nopelnīt. Bet tev ir visa savu ticību jāliek uz to, ka Jēzus, mirdams pie krusta, samaksā arī par taviem grēkiem. Un tu vari iegūt pilnīgu brīvību no visiem saviem grēkiem, ja tu savus grēkus atdos Jēzum Kristum un teiksi: Jēzu, paņem tos prom no manis. Es ticu, ka tu esi Dieva dēls. Es ticu, ka tu nomiri pie krusta par maniem grēkiem. Es ticu, ka tikai un vienīgi tu vari man ievest mūžīgajā dzīvībā. Un skatieties, uz ko es jūs gribu aicināt. Iespējams, ka šeit ir kāds, kurš varbūt bija kādreiz tuvāk Dievam un tu esi nomaldījies. Un šodien tu dzirdēji to, ka Dievs tev joprojām aicina atpakaļ pie sevis. Tad, kad mēs pēc maz brītiņa dziedāsim pēdējo dziesmu, ja tev tas ir nepieciešams, tu vari nomesties uz ceļiem. Īpaši tie, kas ir krēslos, tur ir pat tādi ceļu, nezinu, kas viņi ir, tādi dēlīši, uz kuriem tu vari noliekties. Un tu vari nākt Dievu priekšā un teikt: Dievs, es esmu reāli attālinājis no tevis, es esmu krēkojis, es esmu bēdzis no tevis. Bet apzinies to, ka Dievs tev aicina atpakaļ. Tu vari šodien atjaunot attiecības ar Jēzu. Un, ja tu esi maldījies, tu vari saukt uz Dievu, un Viņš tev pieņems. Un varbūt tu nekad vēl neesi savu dzīvi uzcēlis Jēzum Kristum. Es gribu, lai tu zini, ka visi tavi grēki var tikt piedot tajā brīdī, kad tu no cenšanās nopelnīt mūžīgo dzīvību, to var saņemt ticībā par brīvu. Atcerieties, tā ir dāvana, ko Dievs dod. Dāvana nevar nopelnīt, dāvana var tikai pieņemt. Jautājums, vai tu to vēlies pieņemt? Dievs tev dod šodien. Ja tu vēlies, tu vari lūgt arī savā sirdī līdz ar mani, kad mēs to līdz pēc brītiņa arī varēsim lūgt. Tāpēc es aicinu, nāksim Dievu priekšā un lūgsim Dievu.
Debes Tēvs, es pateicos to, ka mums nav jācenšas nopelnīt mūžīgo dzīvību, jo mēs viņu nevaram nopelnīt, jo mēs tik daudz esam grēkojuši. Bet Tēvs, es lūdzu, lai caur savu svēto garu tu būtu pārliecinājis kādus šodien, ka viņi ieraudzītu to, ka tikai un vienīgi ticībā uz tevi cilvēks var saņemt grēku piedošanu. Es lūdzu, Kungs, Jēzu, ka tu uzrunā cilvēku sirdis šajā pašā brīdī, lai viņi apzinās to, ka viņu pašu centieni nevar viņus aizvest uz mūžīgo dzīvību, bet tikai un vienīgi tavu žēlstību. Kungs, Jēzus, lūdzu par tiem, kas varbūt ir bijuši kādreiz tuvāk tev un tagad ir attālinājušies, bet šodien ir dzirdējuši šo vārdu, ka viņi var nākt pie tevis un atjaunot attiecības. Tēvs, es lūdzu, lai tu uzklausi viņu sirds saucienus, viņu lūgšanu, kur viņi nāk tavā priekšā, viņi lūdz un sauc Tēvs, lai tu viņus pieņem atpakaļ, lai tu viņus atjauno viņu attiecības, kuras varbūt ir bijušas attālinājušās, palikušas augstākas. Tēvs, es lūdzu, ka tu velc katru vienu tuvāk sev. Un īpaši par tiem, kas vēl nekad nav saukuši uz tevi, Jēzus, jo tavu vārdā ir teikts, ka ik viens, kas piesaugs tavu vārdu, tiks izglābts. Jēzus, es lūdzu, lai šajā vakarā būtu kādi, kas piesauktu tavu vārdu, kas Jēzus sauktu, Jēzu, izglāb mani. Esi man grēciniekam žēlīgs. Piedod manus grēkus, šķīstī mani un pieņem mani kā savu bērnu. Esi mans advokāts dienā, kad būs jāstājas tiesas priekšā. Kungs, Jēzus, lūdzu, lai tu pārliecini katru vienu un uzklaus tās lūgšanas, kuras tiek izteikts varbūt no salauztas sirds. To Jēzu mēs lūdzam tavā vārdā. Amen.